Kameru, jā. Šoreiz es daru tā, ka es rakstu gan Telegramā, gan ar vēl vienu kameriņu, lai gadījumā, ja kaut kas pa vidu izkrīt un pazūd, varbūt netik laba interneta dēļ, lai mums saglabājās materiāls. Tā kā es darīšu šādi. Jā, es tevi redzu labi, dzirdu labi. Gaidam kādu minūtīti, varbūt kāds pieslēdzās. Slēdzu ierakstu Telegramā un saglabāsim šodienas nosaukumu, kas mums ir. Kāpēc mēs sanācām? Mums ir siblingu attiecības, jā. Tā. Jā, tāpēc es rakstīju, zin kā, es rakstīju konflikti bērnu starpā, ja, vai starp bērniem, tad tas tā norezonē uzreiz labāk. Tāds. Jā. Brāļas un māsas. Jā, nu mēs tātad lietosim gan siblingi, gan brāļi māsas, kā nu kurā brīdī tas būs ērti. Tad jau tā. Justīne, čau! Es vienmēr daru tā, ka es katram, kurš pieslēdzās, uzreiz tā kā ļauju arī runāt un slēgties klāt, uzdot jautājumus. Es atmutēju nost tos mikrofonus, kā jūs droši esat aicināti būt te kopā ar mums ar Mariku. Un kas tad te notiks? Te notiks kārtējais mans piekdienas ēteriņš, kurus es ļoti gaidu. Man patīk ar jums parunāties, man patīk šķetināt dažādas aktuālās tēmas, man patīk uzdot jums jautājumus, kādas tad tās tēmas ir, kuras tad ir aktuālas jums. Un es to arī izdarīju šoreiz. Es uzdevu jautājumu savā kanālā, kas, jūsuprāt, ietekmē jūsu bērnu attiecības savā starpā? Tātad savstarpējās attiecības. Un, Marika, vai tu redzēji to aptauju? Es izstāstīšu. Ko domā cilvēki? Jā, bet tur, man liekas, ka pat prasījās vēl citas atbildes, jo tur tik daudz dažādas atbildes varbūt tajā aptaujā. Nu tad kādi tie rezultāti? Jā, nu, manā kanālā cilvēki ir apzināti vecāki un vairums uzņemās atbildību uz sevi. Tātad, kas ietekmē siblingu attiecības, lielākā daļa atbildēja vecāku loma. Taču, protams, ir arī gandrīz vai līdzīgi, un ja tur iedzimts temperaments, dzimums un vecuma starpība, šīs bija tās, ko es ieliku aptaujā. Bija arī cits variants, ka tas viss kopā ietekmē, bet mēs ar Mariku šodien tūlīt arī iepazīsimies, bet mēs vēl no šīm te atbildēm iesim drusku plašāk un parunāsim par, kā jau Marika teica, plašāk nedaudz par to, kas ietekmē bērnu attiecības. Labi, Marika, nu tad iepazīstin ar sevi. Mēs ar tevi tiekamies tādā sarunā otro reizi. Jā, pirmā tikšanās mums bija ģimeņu skolu apvienībā, kur runājām par īpaši jūtīgiem bērniem. Un Marika mums ļoti daudz par to labu un vērtīgu informāciju sniedza. Tad, nu, kas tu vispār esi, ka tu runā par tādām tēmām? Pastāsti par sevi. Jā, es esmu 3 bērnu māmiņa un skolotāja. Šobrīd gan vēl neesmu atgriezusies no pēdējā dekrēta. Mana pirmā apzinātā dzīves daļa pagāja biznesa vidē, bet tad dzīve sagriezās kājām gaisā, un pēdējos 14 gadus es varu teikt, ka es dzīvoju ar bērniem. Bērni ir mana stihija, un viņi ir apkārt man katru dienu, gan saistībā ar darbu. Mani brīnišķīgie skolnieki angļu valodas, gan arī saistībā ar maniem 3 burvīgajiem bērniem, ar viņu draugiem, draudzenēm. Un šajā laikā es esmu ļoti daudz ko arī mācījusies, jau sākot kopš pirmā bērniņa piedzimšanas. Ja? Un kā viens no maniem bijušajiem klases biedriem ir jokojis,
Viņš teica, es esmu klasē pirmā meitene, kas ir kļuvusi par mammu, jā, 20 gadu vecumā, un iespējams, ka arī pati, nu, pēdējā mamma, jā, meitene, kas ir visvecākā mamma klasē, jā, un atšķirībā no Gunas situācijas, starp manu vecāko dēlu un jaunāko bērnu meitiņu ir 19 gadu starpība. Tātad es varu nedaudz pakomentēt arī šajā kontekstā, kad ir liela bērnu starpība, jā, 7 un vairāk gadu. Ne tikai liela bērnu starpība, bet kas man uzreiz tā uzspicējās ausis uz to, ka tu esi tik sen mamma, tas nozīmē, ka tev tas pirmais mammas laiks bija tādā, pavisam citā laikā. Pavisam citā laikmetā, jo tagad tas viss attīstās ļoti ātri un izpratni par to, kā būt vecākam. Cits laikmets. Tas bija cits laikmets, tad, kad internets tikai sāka parādīties un tik maz informācijas bija par bērnu audzināšanu. Un, jā, es vienīgais bērns pati būdama ģimenē 20 gadu laikā kļuvu par mammu. Jā, es atbraucu mājās ar zīdainīti rokās, un man viss bija pa jaunam, es nebiju sagatavota tam, jā, teiksim, informatīvi, jā. Es nezināju, kā ir audzināt bērnus, es nezināju, kā pareizi to darīt, es nezinu, kas mani sagaida, jā, un patiesībā, kāpēc man ļoti patīk sadarboties ar Gunu. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tu dari tiešām fantastisku darbu un tava vecāku skola, es to iekļautu obligātajā vidusskolas programmā, jā. Tad, kad dzemdību namā piedzimst bērniņš, mums visiem pasniedz tādu simbolisku dāvaniņu, tādu grāmatiņu, jā, kā strādāt, kas ir zīdainis, kā viņam mainīt pamperi, kā viņu pielikt pie krūts, jā, ko darīt, ja viņam vēderiņš sāp, bet tur nav praktiski ne vārda rakstīts par to, kā viņu audzināt, kādas ir viņa vajadzības psiholoģiski, jā, un kur vēl kā risināt konfliktus ar bērniem, bērnu starpā. Tā kā šī informācija ir ļoti vajadzīga, un tas varbūt ir tas, kas man ļoti pietrūka 20 gadu vecumā, un es domāju, ka es tādu kursu, jā, kādu tu vadi, tev ir vairākas programmas, jā, un super daudz informācijas par dažādām tēmām, bet es varētu tādu kursu, ja es kādreiz kļūšu par vecmāmiņu, uzdāvināt saviem bērniem, jā, lai viņi varētu arī mācīties, tas ļoti noderīgi un vajadzīgi, un bieži vien vienkārši es skatos savā pieredzē, atskatos, man nebija kur meklēt to palīdzību, padomu, protams, ka es jautāju saviem vecākiem, jā, bet daudzas lietas, gribētos pie profesionāļiem griezties un tādu nopietnāku, varbūt, kaut kādu padomu meklēt. Kā tu domā, kāpēc es to visu sāku darīt? Tieši tāpēc, ka man bija arī ļoti daudz neskaidrību, un tas, ko tu ieskicēji, ka tev iedod bērnu un pastāsta, kā tehniski, fiziski ar viņu apieties, tas ir vispār nonsens. Bērns, tā vispār ir pēdējā lieta, ko bērnam vajag, ja? Tā kā šeit mums nākamā tēma tūlīt jau nāk virsū. Pirmie bērni. Tas moments, kad tu kļūsti par mammu, mēs par šo varētu parunāt. Jo tagad sanāk, ka tie vecāki, kuriem ir tikai viens bērns vai nesen piedzimis pirmais bērniņš, viņi ir apdalīti. Viņiem vēl nav siblingi un mēs tagad runājam citiem cilvēkiem. Bet tā varētu būt kompensācija viņiem nākamreiz parunāt. Tiešām pakratīt sirdi par to, kā es jūtos, kā tu jūties, kad mums piedzima pirmais bērniņš, ko mēs gribētu tagad savādāk. Un mums jau ir sava stratēģija ar otro, trešo, jau arī ar ceturto, ko es tiešām arī darīju savādāk. Un kas man palīdzēja. Jā, tā kā labi, šito mēs paturam prātā. Bet, par Mariku mēs nedaudz ieskicējām biogrāfiju. Tev ir liela pieredze, tu esi arī skolotāja. Tu esi ļoti sirds gudra, kā es redzu un zinu, sieviete, kas rūpējās arī par sevi ļoti daudz. Tas man vienmēr ir viens no svarīgākajiem punktiem. Tāpēc, jā, es
tev izsaku šodien lielu komplimentu par to, cik tu esi fantastisks. Man ļoti patīkami to dzirdēt. Varbūt tas nav vienmēr gluži patiesība. Tad, kad mazi bērni ir un vairāki bērni, tad tiešām dažreiz jānoliek bišķiņ maliņā tās lietas. Bet es domāju, ka mēs arī par māmiņas labbūtību, par laiku sev, ja mums pietiks laika vēl, un mēs iekļausimies, mēs noteikti parunāsim, jo tas arī ietekmē bērnu konfliktus un ģimenes gaisotni. Nu jā, šodienas tēma būs tādās daļiņās sadalīta, kā mēs izrunāsim par to, kas vispār ir normālas, jeb šo nenormālas attiecības starp siblingiem, kur ir tā robeža. Mēs pieskarsimies tiem punktiem, kurus es minēju aptaujā un kurus es vēl atradu arī pasaulē, tūlīt padalīšos ar datiem. Man vienmēr patīk parakties statistikās, saprast, kā pasaule skatās uz konkrēto tēmu. Un tad mēs izrunāsim, kas tajā visā ir darāms, lai to atrisinātu. Tātad, no kurienes vispār nāk problēma, kur ir sakne, kas ir atbildīgs un kam pieder risināšanas pirmtiesības. Un attiecīgi arī ar dažiem stāstiem padalīšos, kurus man iesūtīja sievietes, mammas, bet šajā kontekstā iesūtīja drīzāk kā māsas. Un tas mani pārsteidza, ka man nenāca ziņas par to, kā tur ar bērniem menedžēt. Es vēl domāju, ka varbūt tomēr cilvēki nelabprāt atzīstās, ka viņu bērniem ir milzīgas problēmas sadzīvot un ka tur ir kaut kāds kauns klāt, ka es esmu slikts vecāks un es par to tagad nelabprāt dalītos. Taču par to, kā es jūtos kā māsa, kā jūtos bērnībā, kā jūtos tagad, tur gan ar mani, kā jau es teicu, anonīmi dalījās cilvēki un es par to pastāstīšu. Taču statistika. Top 10. Kas ir tas, kas pasaulē pēc statistikas datiem ierindojās top 10 kā galvenās problēmas starp bērniem, attiecībās starp bērniem, ko vecāki tā kā definē? Pirmajā vietā ir greizsirdība. Greizsirdība bērnu starpā. Tad ir nepārtraukti strīdi un ķildes, tātad komunikācijas problēmas. Fiziskā agresija ir 3. vietā, sišana, kaušanās. 4. vietā ir mantu dalīšana. Tas mūsu retorikā bieži vien parādās kā viens no pirmajiem punktiem, bet šeit ir 4. vieta. 5. vietā vecākā bērna agresija pret jaunāko. Jūs redzat, tur ir tā. Ķildes, strīdi, agresija viens kaut kas, bet tieši vecākais bērns vēršās pret jaunāko, tas ir izdalīts kā atsevišķs punkts, kas arī ir interesanti. 6. mazākā bērna uzmācība vecākajiem. Tātad agresiju izrāda tie lielie tiem mazajiem, bet tie mazie tiem lielajiem uzmācās par daudz. Un kā jums liekas, vai tie 2 punkti nav vienkārši šitā kopā savienot? Man liekas, ka visi tie punkti ir savstarpēji ļoti saistīti, un ja mēs parakņāsimies tajos iemeslos, tad tur... Tieši tā. 7. kliekšana, apsaukāšanās un provocēšana. Kaitināšana, es vēl teiktu. 8. vecāku uzmanības dalīšana. Cīņa par tātad uzmanību no vecākiem. 9. atšķirīga bērna audzināšana un šī te sajūta, ka bet tas nav godīgi. Tātad negodīguma sajūta. Un 10. kā panākt, lai bērni kļūtu par sabiedrotajiem, nevis konkurentiem. Iedomājieties, tikai 10. vietā vecāki uzdot sev šo jautājumu. Kā panākt, ka viņi būtu sabiedrotie? Viss pirmais, kas krīt acīs, ir viss tas iepriekšējais, ko es nosaucu. Taču, ko vēl saka statistika? Un tagad es gribu, lai jūs nobīstaties, nošokējaties, lai jums paliek slikti un lai jūs saprotat, cik ļoti tā tēma ir svarīga un kāpēc tiešām ir jāpievēršās tām, kā mēs menedžējam savu bērnu attiecības. 22% pieaugušo atzīst, ka bērnībā ar brāli vai māsu nebija īpaši tuvas attiecības. Tātad
to, ka diezgan tuvas attiecības bija, var pateikt 78%. Tas vēl tā kā tīri normāls rādītājs. Taču jaunākais pētījums rāda, ka tikai 54% pieaugušo saka, ka šobrīd viņi ir ļoti tuvi ar saviem siblingiem. Tātad puse pieaugušo vecumā, puse pieaugušo var teikt, ka viņiem ir tuvas attiecības, otra puse to pateikt nevar. Un ilgtermiņā pētījumi rāda, ka par pieaugušo atsvešināšanos runā jau 28% cilvēku, kādā dzīves posmā viņiem ir piedzīvota šī atsvešināšanās no savu brāļu māsu attiecībām. Un īpaši spēcīgs fakts, manuprāt, ir tas, ka pētījumi liecina, ka cilvēkus, kurus novēroja 30 gadu garumā, atklājās, ka bērniem ar sliktām attiecībām ar brāļiem vai māsām bija ievērojami lielāks risks pieaugušā vecumā saslimt ar depresiju. Tātad, ja mums ir tuvas attiecības ar mūsu siblingiem, mums mazinās risks saslimt ar depresiju. Un no tiem, kuriem bērnībā bija sliktas attiecības, 26% līdz 50 gadu vecumam tiešām piedzīvo smagu depresiju. Ja? Domājos tādam kādam vecākam bērnam pateikt, beidz strīdēties, beidz kaitināt, tu zini, pēc statistikas, ja tev ir sliktas attiecības ar savu brāli māsu, tev ir lielās risks, vai tu gribi saslimt ar depresiju, tad nestrīdi. Jā, komiski, ļoti interesanti. Es domāju, ka tas varētu nostrādāt uz vecākiem bērniem. Bet turpinot šo te tavu domu, es taču apsteigāju savus bērnus un es viņiem pajautāju jautājumus dažus. Kas tev palīdz uzturēt labas attiecības ar savu brāli māsu? Un viņi man atbildēja, ka tā ir mīlestība, kur atkal var tālāk rakt, kā tu zini, ka tā ir, kā tu jūti, kā tu tur to izjūti, šo te mīlestību. Bet viņiem ir defaultā mīlestība. Viņi mīl viens otru. Un tad meitiņa atbildēja, ka tās ir Dievs, tā ir ticība. Jo mums tiešām ģimenē ir kopējās lūkšanas, un mēs tiešām katru vakaru reflektējam par to, kā ir aizvadīta diena. Mēs katru vakaru lūdzamies par to, lai mums būtu vieglāk saprast vienam otru rītdienu, ja? Par katru nākamo dienu. Jā, savukārt ļoti interesanti saruna man izvērtās ar manu vecāko dēlu, kurš izteica tēzi, bet kā var nebūt labas attiecības? Jo tas ir, pēc viņa teiktā, pārfrāzējot, labas attiecības siblingu starpā ir norma. Viņam tā ir norma, kā var, tā viņš teica, bioloģiskie radinieki, mēs taču esam, kā var nebūt. Un tas nozīmē, ka kaut kas cilvēku starpā ienāk, jo sākumā visi piedzimst, un visiem jābūt jau labās attiecībās, tā uzskata mans vecākais dēls, un tad kaut kas ienāk tajā dzīvē tāds, kas izjauc šo te kārtību. Un tad šodien mēs arī skaidrosim, kas tas no malas ienāk un izjauc šo te kārtību, kur norma būtu tāpat kā temperatūra 36,6 labas attiecības. Un es atkal un atkal atkārtoju vārdu savienam labas attiecības. Marika, kā tu saproti, kas ir labas? Kurā brīdī man būtu jāsāk celt trauksme kā mammai un jāsāk domāt, manu bērnu attiecības vairs nav labas. Kas ir tā robeža? Šajā jautājumā es laikam pilnībā piekritīšu taviem bērniem, kas teica, ka mīlestība, ja, tas pirmais, kas ienāk prātā. Ja bērnu starpā jūt mīlestību, tad mēs ejam pareizā virzienā. Kas ir nenormālas attiecības manā izpratnē? Es uzreiz teikšu, ka konflikti ir normāli. Ja? Protams, tur ir jāskatās, cik tālu tas aiziet, cik bieži, cik stipri. Tur ir jāvēro, un mums kā vecākiem jābūt tādiem kā gudriem Solomona karalim, ja? kas daudz novēro un varbūt runā ar tiem bērniem, kas jau spēj paskaidrot savas emocijas un skatīties no malas.
Bet es domāju, ka nenormāli noteikti nav tas, kad bērni savā starpā nekad neķildojas, nestrīdās, nekaujās. Man liekas, ka tādā gadījumā vienkārši ir kaut kādas tiek emocijas apspiestas, ja? Jo mums visiem ir pozitīvās emocijas, negatīvās emocijas arī pieaugušajiem, un tas nav normāli apspiest negatīvās emocijas. Ja, ja bērnam kaut kas sāp saistībā ar viņa siblingu, viņam liekas, ka kaut kas nav taisnīgi, viņam kaut kas pietrūkst un nav godīgi, viņam arī tas jāpasaka vēlams ekoloģiski, ja, bez sišanas, kautiņiem un pazemošanas, bet ir jāļauj bērnam teikt. Protams, ka es domāju, ka katra situācija ir jāskatās. Protams, ka vardarbība ir slikta, jā. Protams, ka hroniskie konflikti ar asarām un tad, kad tu jūti, ka tam bērnam tiešām kaut kas ļoti, ļoti sāp un tas ir katru dienu, tad tas jau ir slikti, bet labā ziņa tāda, ka mēs to visu kā vecāki varam labot. Mēs varam runāt, mēs varam novērot, mēs varam, man patīk, piemēram, tavā gadījumā, tu jau padalījies, ka jums ir vesela noteikumu sistēma izstrādāta ģimenē, ja, pēc kuras jūs regulējat tos konfliktus. Tas ir brīnišķīgi. Respektīvi, vecākam ir jāiejaucās, jā, tajā brīdī, kad jūt, ka nav slikti. Bet konflikti ir normāli, viņi ir vajadzīgi arī pieaugušo starpā, arī pāra attiecībās konflikti ir vajadzīgi. Ja? Krīzes, tā ir normāla parādība, un tie konflikti, viņi parādās, un pēc tam viņi var izgaist. Un vispār es iedalu visus konfliktus divās lielajās grupās. Ir tādi konflikti un strīdi, kas ļoti spontāni vienkārši parādās, ja, tāpēc, ka bērns tajā brīdī, viņam ir kaut kāds diskomforts, veselības apstākļi, vide, viņam pārkāp viņa robežas, ienāk viņa personīgā telpā, viņu kāds ir apbižojis, viņam skolā bija slikta diena un tā tālāk. Un to var diezgan ātri atrisināt. Tie konflikti ļoti spontāni arī izbeidzās, cik spontāni viņi iesākās, bet ir tie hroniskie, ja, konflikti, kad tur tas jau ir diezgan slikti, ja, bet mums ir kā vecākiem vienkārši jānovēro un laicīgi jāpieslēdzās un jāpiedalās risināšanā. Paldies! Skaties, kas izgaismojās. Tātad tu lieto terminu konflikti, kas ir norma, un hroniski konflikti, kas tā kā vairs nav norma. Un hroniski konflikti, kā es ar to saprotu, tad tie ir konflikti, kuri ir jau vairs nevis ar kādu konkrētu iemeslu, tajā brīdī, tā brīža iemeslu, kas patiesībā var būt saistīts ar to otru siblingu, bet tikpat labi var arī nebūt saistīts, kā tu teici, ja ir slikta diena bijusi un vienkārši nodot tālāk to emociju vājākajam, tā teikt, mazākajam, ja. Tātad, bet tad, ja ir iemesls, un ja tas iemesls ir šobrīd atsekojams, tad tas ir konflikts, kas ir, normatīvais konflikts tā sauksim. Bet ja tur iemesls vairs konkrēts nav atsekojams vai biežums ir liels, tad tas ir hroniskais konflikts, kas jau vairs nav norma. Pareizi es sapratu? Jā, tur ir kaut kāda apakšā dziļāka problēma, jā. Tātad norma nav atstāt to vienkārši pašplūsmā, un lai tas tikai eskalējās un eskalējās. Un īstenībā nav arī norma atstāt parastus konfliktus, veselīgos konfliktus atstāt pašplūsmā. Man patīk tāda sajūta, ka sākās konflikts, tagad mums ir iespēja augt un šķietināt, un mēs tagad Šerlokus Holmsus slēdzam iekšā un domājam tā, kur ir iemesls, kāpēc tev tā, un sākās šitā advokāta spēle, un man patiesībā tas jau ir iepaticies kaut kādā ziņā. Protams, grūtības ir, mēs jau pieminējām, mammai rūpēs par sevi, ja nav tagad spēka risināt konfliktu, bet konflikts notiek un bērni paši netiek galā, tad arī mamma pieslēdzās kā
trešais bērns un sāk emocionēt līdzi, un tad vairs nav forši. Tas viss mums te mājās ir, viss kārtībā. Mēs te, protams, durvis daudzīt, un arī tu pieminēji fiziskais, ja? Te arī es gribu nedaudz noprecizēt. Es droši vien neuzskatu, ka mani bērni kaujās. Nē. Taču ir gadās, ka iesit. Un parādās šis te fiziskais, bet kad man personīgi tā kļūtu par problēmu, laikam tad, kad es zinātu, ka tam bērnam dotajā brīdī, piemēram, nav nekāda vecuma posma krīze vai problēmas, bet viņš sit. Jo ir periodi, kad bērniem fiziskais ir jāpasaka norma, ja? Ka viņi tiešām nevar to rociņu novaldīt, viņi tādā veidā aizsargājās. Un tur nevienmēr ir problēma. Problēma ir kautiņi tādi, kas ir ārpus normatīvajām krīzēm un kas tiešām ir varbūt hroniski, atkal lietosim to vārdu. Tā, vai mēs izkristalizējām viena otrai, bet mēs vienkārši tagad šķetinam un arī domājam no visām pusēm, kas tas ir, kur tur tā robeža. Jā, un par to normu runājot arī, katram bērnam ir sava norma, jā, un mēs kā vecāki ļoti labi zinām viņa temperamenta īpašības, jā, dzimuma īpatnības, nervu sistēmas īpatnības, vecuma īpatnības, jā, un vajadzības, vai viņa nervu sistēmā spēja, teiksim, vai ir tā emocionālā pašregulācija jau attīstīta smadzenēs, vai nav attīstīta, vai ir hormonālās vētras pusaudžu, vai nav, un tā tālāk. Un mēs redzam, kas ir konkrētā bērna norma, un tad mēs varam salīdzināt to konfliktu, vai tas ir šī te bērna normas robežās vai nav. Kas vienam bērnam ir norma, tas otram ir, nezinu, katastrofa. Jā, tur arī jāskatās ļoti atšķirīgi. Jā. Ir introverti, ekstraverti un tā tālāk. Šeit es nostiprināšu šo domu, ka bērni ir atšķirīgi, mēs to zinām. Mūsu iepriekšējā ētera tēma bija 5 mīlestības valodas. Arī tās ietekmē attiecības starp bērniem, piemēram, fiziskais, ja, kuram būs tas jau pa daudz, citam varbūt nē. Un es uzreiz mazu atkāpīt izstāstīšu, kā es mācu savus bērniņus. Piemēram, tev liekas, ka šis nav tuvu, bet otram cilvēkam liekas jau, ka ir tā. Tev, piemēram, ir tā, bet otram jau šķiet, ka ir šitā. Un tas ir bērniem, kuriem fiziskais ir tā kā par stipru. Mēs nedrīkstam teikt, negrūdies virsū, nebāzies, ko tu bāzies. Nē, mēs viņam skaidrojam, jo viņam tiešām tas nešķiet tuvu. Viņam tiešām liekas, ka viņš ir jau te, bet sajūtu ziņā tā. Un tad mēs to skaidrojot, varam palīdzēt pašam bērnam nejusties vainīgam, ka viņš tur visiem grūžās virsū, un skaidrot arī pārējiem. Bet, jā, par to vēl arī sīkāk runāsim. Es piedāvāju tagad izskatīt visus tos punktus, kas tad veido siblingu attiecības, kas ietekmē, nevis kas veido, bet kas ietekmē, ja? Tātad, kas ietekmē attiecības, jeb šos konfliktus. Vecuma starpība. Kā tev ar to? Ja? Tev ir liela vecuma starpība. Maniem bērniem ir 4 gadi, 2,5 un tad vēl 5. Tā laikam. Ja? Tā vecuma starpība. Tātad man starp vecāko un jaunāko ir 12. Tur arī ir interesanti. Un es teikšu tā, ka mums šobrīd nav jūtami tas ļoti akūti. Tāpēc pastāsti, kā tev vai ko tu par to zini. Tad, kad ir liela vecuma starpība, mūsu ģimenes gadījumā 7 un 11 gadi, ja? Jo vecākais bērns jau dzīvo atsevišķi, tā kā es jau to neuzskatu par tādu situāciju, kad vecākā dēls konflikta ar jaunāko bērnu, ja? Vecākā dēls jau ir savā pieaugušajā dzīvē. Tad, protams, ka nav vairs tādu konfliktu par mantu dalīšanu tik daudz, jā, praktiski nav minimāli, bet es esmu iedalījusi 2 tādus konfliktu veidus, sāpīgākos interešu konflikts, tad, kad pusaudzim, viens ir jau pusaudžu gados vai tuvojas jau, un viņam ļoti liela vajadzība ir pēc savas telpas pabūt vienam, pabūt klusumā. Viņam svarīgi, lai pie viņa tiešām neviens nenāk iekšā viņa telpā.
Bet mazajam siblingam ir savas vajadzības. Viņš grib rotaļāties, ja viņš redz to savu vecāko brāli, māsu kā rotaļu biedru potenciālu. Vainojos? Bet mēs tevi turpinam dzirdēt, jā? Kaut kas aizlidoja, bet skaņa nepazuda. Jā. Testa režīmā šodien austiņas. Tā, un līdz ar to tas ir interešu konflikts, jā? Un man ļoti tuvs viens cilvēks, nesaukšu vārdā, tas nav tik svarīgi, viņš stāstīja, ka viņš arī ir, piemēram, dzīvojis ar māsu vienā istabā, un pusauģu gados viņam tā vajadzība pēc atsevišķas telpas nebija tik ļoti apmierināta. Vispār nebija viņam savas telpas. Viņš dzīvoja ar māsu, ar pretēji dzimuma siblingu, jā, vienā istabā pusaudzis. Un kā viņš atrisināja to gadījumu, viņš pārvācās dzīvot uz balkona. Šausmas! Uz loģijas, jā, kādu brītiņu, jā, arī ziemā. Vai arī pārvācās dzīvot pie Olmes kādu brītiņu padzīvoja. Jo viņam tik ļoti liela tā vajadzība. Iedomājieties, cik ļoti svarīgi pusaudzim savas 4 sienas, lai būtu mēs netrauc. Jā, tā kā šajā gadījumā, protams, ka ja mēs varam to vidi mainīt, jā, un katram bērnam, lai būtu sava istaba, jā, un ja vēl būtu vairāki stāvi, un katrs būtu savā stāvā tālu fiziski viens no otra kādu brīdi, jā, un nedzirdētu viens otru, tad tas ideāli atrisināt. Tad, kad mēs iegādājamies māju, mums palika klusāk mājās. Kad mēs pārvācāmies no dzīvokļa, jā. Starp citu, diezgan izplatīts stāsts, kad attiecības siblingu starpā uzlabojās tad, kad aiziet katrs tur savā dzīvē. Kamēr tas berzēšanās moments ikdienā notiek, tad nav labi, bet kad jau paliek... Un arī starp bērniem un vecākiem uzlabojās bieži vien attiecības, kad bērni sāka savu pieaugušo dzīvi atsevišķi. Tā, un otra lieta, kas šajā gadījumā man palīdz, ka risinājums ir pārvirzīt bērna fokusu uz, visdrīzāk, tad jaunākā bērna fokusu uz citu objektu. Ko es ar to domāju? Uzaicināt ciemos draugu vai draugus, jā? Nezinu, iegādāties mājdzīvnieku. Ja? Un ļoti bieži ir tā, es esmu saskārusies, cik es ikdienā mēs draudzējamies ar citām ģimenēm, ar dažādām ģimenēm, kur ir daudz bērni, un tikko, piemēram, brāļi savā starpā ķildojās, parādās draudziņš, ja? No citas ģimenes, viņi pārstāj strīdēties, ja? Un tur visādas kombinācijas ir, ja? Tā kā to fokusu uz kaut kādu citu vai labi, protams, kaut kādu nodarbošanos var piedāvāt vienam un otram bērnam, jo ļoti bieži tie strīdi un kaitināšana arī sākas dēļ garlaicības. Mums šodien bija tāda ģimene epizode, ja? Mēs, vakardien bija brīnišķīga diena, pirmā ceļojuma diena, bērniem ir daudz entuziasma. Viņi vienkārši savā kopīgajā plūsmā dzīvo viens ar otru, viņiem nevajag nevienu, viņi ir laimīgi savā paradīzē, dzīvo kopā, spēlējās kopā, viens otru atbalsta, bet šodien palika garlaicīgi vienā brīdī, ja? Bija jāpagaida nedaudz, ja? Un tā jaunākā bērna kaitināšana ir brīnišķīgs veids, kā to spriedzi noņemt, ja? Tas bija tas ātrais konflikts, ja, normatīvais, ja, tu to nosauci, ja. Tas tāds ļoti spontāni, viņš sākās un ļoti spontāni arī beidzās. Tikko mēs iekāpām mašīnā, visi aizbraucām. Tā kā jā, un otra problēma, kad ir liela vecuma starpība, ir salīdzināšana. Es zinu, Guna, ka tu ļoti daudz runā ar vecākiem par to, ka mums nedrīkst salīdzināt bērnus savā starpā. Tas ir viens, bet šeit bērni salīdzina paši, kā izturējās vecāki pret viņiem, kādas viņiem pirka mantiņas, kad viņi bija mazāki, kur viņi ceļoja, un tad viņi sāk uzskaitīt, jā, ieraksta tur savā mazajā melnajā grāmatiņā, jā, tos punktus.
Kad es biju maziņš, mēs tur nebraucām, jūs man nepirkāt, es tur pats krāju naudu, un atkal runa ir par to, ka bērni ir dažādi. Mēs arī mainamies, un mūsu iespējas mainās kā vecāku, ja? Tā kā tur ir ļoti svarīgi daudz runāt savstarpēji, ja? Uzklausīt bērnu un arī mēģināt izskaidrot, ja, ka mēs... Jā, ar televizori. Nu, var tikai pīskot. Arī, lai viņai nav put. Jā, zini ko, es te klausos tevi un domāju, bet man tik tālu netiktu salīdzināšana. Es to ļoti ātri saknē nocertu, kā skaidrojot uzreiz, piemēram, ar dzīviem piemēriem. Piemērs no galda vislabāk strādā. Ko mēs te redzam, to mēs arī paķeram. Piemēram, kas te šodien bija. Tu redzēji, ja tur tētis remontēja mašīnu. Kā būtu, ja es liktu tev 6 gados remontēt mašīnu? Tas ir normāli vispār? Nu, nē. Tāpēc arī šī te vecuma starpība ir, nevajag žēloties, ja, ka kāpēc Gintam jau drīkst, man vēl nedrīkst. Ja, tāpēc, ka, lūk, bet es taču nelieku tev darīt tur to vai to. Tas ir normāli, jūs esat atšķirīgi, jums, vai, piemēram, es taču Matejam pamperi mainu, bet tev es neslauku tur vairs neko. Tu jau tur pats kā būtu, ja es tur iet un bāstos iekšā un kaut ko vēl mēģinātu mazgāt, ja? Nu, un ātri, šis viss ātri aiziet. Vai, piemēram, ja pārmetumi iet vecāku adresē, tad jūs man tur to, nē, bet šim tagad jau jā. Kaut gan pat nav tādu pārmetumu, jo mūsu vecākais dēls redz, kādu darbu mēs ieguldam ar sevi, kā mēs augam, un kas ir pilnīgi skaidrs, ka mēs nevarējām pirms 12 gadiem būt tik gudri vecāki kā pēc tiem 12, un viņš to saprot. Viņš to saprot, un viņš zina arī savus bonusus. Ik pa laikam pasaka, jūs uz manis trenējāties visu, jā, bet bonusi savi tur arī ir, jo tie pirmie 4 gadi, kamēr pirmais siblings parādījās, bija vispār nedalīti, jā, tādā ziņā. Tur ir arī savas citas lietas, kas noteikti katram meklējot atradīsies, kuras mēs varam likt galdā bērnam un paskaidrot un teikt, lūk, bet, un vēl, galvenā doma tajā visā, nav taisnības pasaulē. Nav godīgi te nekas, un nebūs, un nevajag. Tas nav reāli. Mēs neesam visi fabrikā vienādi uztaisīti tā, ka mēs varam tiešām Turklāt pat, ja visi būtu uztaisīti vienādi, vajadzības un vēlmes tāpat katram būtu savādākas, un tās netiktu apmierināts. Es varu pabarot visus bērnus vienādi, bet vienam tas garšos, citam negaršos, un tik un tā nebūs vienādi laimīgi. Ja? Tāpēc izņemam ārā no saviem failiem to, ka pasaulē ir kaut kas godīgs un vienlīdzīgs. Nebūs, nevajag. Tieši tā, nav taču visi mākoņi vienādi debesīs. Es neskatītos vairs tur augšā, ja viņi būtu visi kvadrātēni tur vienādi peldētu. Jā, tā kā, par vecuma starpību tā. Kas mums vēl? Mums ir dzimums, kas ietekmē, ja? Brāļi, māsas, brāļi. Uzreiz teikšu, man tuvākie siblingi no 4 ir tieši māsa un brālis vidējie, kuriem ir vismazākā vecuma starpība. Viņi ir nešķiramie draugi. Viņiem ir visvairāk kopējā. Tā ka, te ir tas piemērs, kad pretējie dzimumi labi sadzīvo. Vai tev ir kāds viedoklis par šo? Es nezinu, kāda ir statistika par to. Man liekas, ka ļoti individuāli, ja? Jo man arī ir pretējā dzimumā brālis un māsa, viņi ir uz viena viļņa, viņi ir vizuāli ļoti līdzīgi, ja? Sejas vaipsti, matu krāsa, un viņi var ļoti ātri uzķert to kopīgo vaibu, un viņiem joprojām, neskatoties to, ka viņiem ir 7 gadu starpība, viņi joprojām var blēņot, darīt blēņas kopā, es dažreiz atļauju, tas arī starp citu to spriedzi noņem, jā? Ļaut bišķiņu patrakot divatā, jā, tas viņam tāda kopīguma sajūta tāda. Jā, tā kā brālis iemācīja māsai braukt ar skūteri, trikus māca viņai, jā, tā kā paldies. Tiešām mēs nevaram šeit teikt, ka tikai tā vai tikai šā. Es domāju, atradīsies visādi varianti visās iespējamās kombinācijās un dzimums. Bet vai temperaments ir?
temperaments, ja tas ir ļoti atšķirīgs, jo mēs zinām, ja, ka temperamentu veidi pamatā ir 4, taču jaukt to un tur ir daudz un dikti, par to mēs kādreiz atsevišķi parunāt varam, taču, ja tie temperamenti ir tiešām tik nenormāli atšķirīgi, tad tas var, manuprāt, būt par lielu iemeslu, sarežģītākām attiecībām. Nevis uzreiz sliktām un sabojātām, bet sarežģītākām, kurām būtu jāpievērš vairāk uzmanība, vai ne? Jā, protams, ka introvertākiem vajag vairāk laika vienatnē, jā, klusumā. Viņam ļoti liela vajadzība pēc tā, un tiem ekstravertiem viņi parasti ir skaļāki, aktīvāki, enerģiskāki, un viņi atkal to mēģināt to konfliktu varbūt arī meklēt un provocēt vairāk, bet parasti ir tā tomēr, ja bērni ir bioloģiski no vieniem vecākiem, tad viņi pārmanto ļoti bieži vecāku ģenētiski, kaut kāds tāds Tomēr līdzīgi, jā. Jā, un tas palīdz saprasties, ja bērni, taču ģimenes ir dažādas, jā, un varbūt arī viņi nav bioloģiski radinieki, jā, varbūt tas arī varētu nedaudz radīt tādas grūtības savstarpēji. Manā gadījumā es esmu emocionāls cilvēks, jutīgs, un es domāju, ka visi mani bērni arī tādi ir, jā, un ja būtu tā, ka viens ir mazāk jūtīgs un pārējie ļoti jūtīgi, tad tur viņam būtu grūtības saprasties. Bet tas palīdz tā. Kaut kā, tu esi tāds kā tavi brāļi un māsas, un tu viņus arī labāk saproti. Ja ir atšķirības, tad ir grūtāk saprast otru cilvēku, protams. Jā, temperaments ir atsevišķs jautājums varbūt kādreiz, jo mums kā vecākiem, es atkal pie katra punkta varu atgādināt, ka mums ir jāpazīst savi bērni, mums ir jāzina, kas ir viņu temperaments, un tieši tad mēs arī varēsim palīdzēt viņiem vienam otram izskaidrot, kas notiek, kāpēc viņam tā un tev šādi, ja, vai, piemēram, saudzēt to bērnu, kuram ir vajadzīgs klusums un miers vairāk, un skaidrot tam aktīvākajam, ka, šobrīd nē, un būt tur tuvumā un palīdzēt. Un šeit ir arī attīstības posmi un smadzeņu briedums, normatīvās vecuma posmu krīzes, ko es arī pieminēju, kuras ir vecākiem ir jāzina, tā ir ābece, tas ir jāiemācās. Un īsumā es tagad varu ieskicēt, kas ir tie svarīgākie punkti, kas pie šī ir jāzina. Taču es ļoti aicinu izpētīt vecākus, kuriem ir bērni, visiem vecākiem ir bērni, izpētiet vecuma posmu normatīvās krīzes. Tas ir 1 gada vecums, tas ir ap 3 gadu vecumu, tas ir 6-7 gadu vecums un tas ir pusauģa vecums. Un šīs te krīzes, viņas ir norma. Kāpēc norma? Tāpēc, ka mēs nevaram 1-gadīga bērna iemaņas piemērot 6-gadīgam bērnam. Viņš kaut ko darīja šādi, dzīvoja tā, un tagad tas vairs nestrādā, un pa jaunam es vēl neprotu. Un tajā brīdī, kad satiekās šis te, to vairs nevaru lietot, šo vēl neprotu lietot, rodās krīzes punkts. Un krīze, ar ko mēs pazīstam, ka tā ir krīze, nevis, ka tā ir kaut kāda jau ilgtermiņa problēma, kas būtu jārisina. Krīze, ja tā ir pareizi no vecāka puses izprasta un pareizi risināta un izvadīta, tā pāriet aptuveni 3 nedēļu laikā. Ja bērnam ir kaut kādi sarežģīti posmi šajos te vecuma posmos, un jūs to pamanāt, kad ir palicis kaut kā sliktāk, tā iespējams, ja ir 1 gads, 3 gadi vai 6-7 gadu, tagad jau virzās uz 6 gadu tuvāk, nevis 7, agrāk 7, tagad tā pieaugšana ātrāk notiek. Vai pusauģa vecums, kas var sākties jau 11 gados, piemēram, tad ja mēs pamanam bērnam izmaiņas uz slikto pusi, skatāmies, vai tik nav tas vecums. Ja ir, skatāmies tālāk, kādas pazīmes, ko mēs ar to varam darīt un kā mēs varam palīdzēt bērnam tajā brīdī. Jo kas tajā brīdī notiek, viņam ir grūti, viņam ir slikti un loģiski, ka konflikti vairosies. Un ja viņam ir slikti, viņam vajadzīga palīdzība, nevis nosodījums un nedod Dievs audzināšana stingrāka pēkšņi, jā, kaut kāda tieši otrādi. Patiesa, ka mazajiem bērniem 1 gads, 3 gadi,
Izņemt no dārziņa, atstāt mājās, nevadāt, nebraukāt tālos ceļojumos, kur būs pārāk spilgtas emocijas bieži un daudz, neaicināt liekus ciemiņus tajā periodā, pabūt tādā, iziet un apmācīt to bērnu jaunajam dzīves posmam drusciņi tā kā savā nodabā, un tad tas notiks ātrāk un vienkāršāk, ja? Tā kā tas arī siblingu starpā ļoti jūtams ir. Jo tieši šeit es varu izstāstīt pāris piemērus no savas bērnu attīstības vecuma posmiem, kad Aivai bija šī 6 gadu krīze, tad viņa nevarēja savaldīt, viņa gadījās, ka iesita Stefanam 2 gadus jaunākam brālim, ja? Viņš viņu kaitināja, viņa nepaspēja pamanīt, kā viņa jau viņam iesit. Un mēs izdomājām tādu lietu. Sauc palīgā, ja tu jūti, ka briest un gribās sist, ka palīgā es gribu sist Stefanam. Palīgā es gribu sist Stefanam. Un viņa sāka šo te lietot, palīgā es gribu sist, un tad klāt ir vecāks, un sāk tur būt pa vidu, jā, tu gribi sist, jā, tev tagad ir slikti. Mēs pirmkārt apstiprinām, ka tev tagad ir slikti, lai bērns nejūtās ne nosodīts, jā, mēs sakam, jā, es esmu ar tevi, es tev palīdzēšu. Nevis sist, protams, mēs tagad abi sitīsim Stefanam, bet mēs tiksim galā, mēs to atradīsim, kur tā labi izdauzīties, lai viss noiet, un nevienam nav sāpīgi. Tā kā, jā, ļoti, tur atkal daudz, jā, tur var viss kaut ko. Kam tur krājās emocijas droši ir. Un tagad mums Stefanam ir šis pats vecums, jau gan pagāja, bet viņam bija tā, ka viņš gāž krēslus, gāž mēbeles, cer durvis, un arī ļoti labi ir atrunāt kaut kādu ātro palīdzības vārdiņu, ko bērns paspējas pasaukt palīgā. Piemēram, viņš var nepaspēt atcerēties to, piemēram, mēs esam sarēķinājuši 3 veidi, kā tu vari dusmoties. Kādi varianti izkliekties, spilvenāt rokas, viņš var nepaspēt atcerēties. Palīgā es aizmirsu, kā dusmoties. Ja? Kaut kādus ātrus vārdiņus, ko viņš var izkliegt, un vecāks būs klāt un palīdzēs viņam ar to tikt galā. Tā ka, tas par attīstības posmiem, jā. Mums, laikam, savs vārdiņš ir māmā. Tas nozīmē pilnīgi visu. Jā, tas nozīmē visu. Jo redziet, kas tur ir. Smadzeņu briedums nav bērna stulbums. Viņš vēl nav, viņš nav nepilnvērtīgs, viņš vēl nav nobriedis. Tas briedums ir tāds, ka viņam tur nav vēl izveidojies instruments, kuru viņš var paņemt un lietot tādā konkrētajā situācijā. Viņam nav ko lietot. Jā, jūs iedomājaties situāciju, ka jums, piemēram, ir jāpagatavo salāti, ne no zaļajām lapām, bet gurķi, un nav nazis. Nav nazis. Ko jūs ar to, kā jūs viņu knaibīsiet to gurķi? Un tā jūtās bērns, ka viņa priekšā ir nolikts, es nezinu, tomāts, gurķis un redīs, nedod Dievs, un viņam tas ir jāsagriež bez naža. Viņš nevar, viņam nav instrumenti. Vecāks nāk palīgā un iedod. Labi, un es tagad mēģināšu iesties savā ādā pirms 24 gadiem, kā jauna mamma, jā, kas, tā kā tikko iemācīsies mainīt pamperus un barot ar krūti savu pirmo bērniņu, un tad, kur es varu iemācīties, es ļoti gribu saprast, kāpēc mans bērns kliedz un raud un niķojās, kaut kas viņam psiholoģiski nav labi, kur es varu uzzināt par to smadzeņu attīstību, kā pirmā bērna mamma. Pirms cik tur gadiem nekur. Tagad mūsdienās. Jā, es domāju, ka arī varbūt klausītājiem tā tēma interesēs. Kur par to var uzzināt? Šobrīd mēs varam lietot, kas jau ir sākuši lietot, kas ir draudzīgi ar mākslīgo intelektu, ļoti labs rīks, ja to prot lietot, ja zina, ko meklē un prot informāciju tā kā analizēt, atrast to, jo viņš arī dod avotus, un tad tajos avotos būtu jālien iekšā. Piemēram, es šodien arī meklēju statistiku nevis Google LV, bet mākslīgajam intelektam, un viņš man dod saites, no kurienes viņš to ir ņēmis, kurās es tad eju, es skatos, es pārbaudu, vai tās ir uzticamas saites, vai tas viss ir kārtībā, vai es par to varu sākt stāstīt cilvēkiem.
Nākamais, tas ir, jo es zinu, ka vēl daudz nelieto un ir skepse pret mākslīgo intelektu. Tā ir norma, kādu laiku tā bija arī ar visām citām, ar internetu, ar televizoriem un visām citām lietām agrāk. Tas pāries, un ir jau vecāku skolas, kur par to var mācīties, kur var iziet kursus, var iziet apmācību, ko arī mēs ar vīru darījām. Kad mūsu meitiņa bija jau piedzimusi, tātad pirms 8 gadiem mēs sākām intensīvi mācīties. Mēs izgājām visu, kas tajā skolā vien bija atrodams. Par visiem vecumposmiem, visu. Un tajā laikā tā bija ukraiņu skola Dmitrija Karpačova skola. Mēs izgājām pilnīgi visu kursu, kas viņam bija piedāvājumi klāstā. Tur bija daudz vairāk lektori un visādi palīgi un arī individuālās konsultācijas. Mums tas iedeva pamatīgu startu visu, bāzi visam. Ja? Bet tas, protams, ir maksas pasākums. Tā nav vienīgā skola, kurā mēs esam mācījušies. Man ir arī certifikāts bērnu audzināšanā no arī tā sanāk Ukraiņu skolas Fly Mama autores Svetlanas Gančirovas. Viņa ļoti labi ieliek visu to piramīdas bāzi, kādā secībā veidojās tas viss. Tā kā mēs varam atrast materiālus, kuri ir maksas. Mēs varam atrast dažādus bezmaksas materiālus pie tiem kaut vai tiem pašiem speciālistiem, ko es jau nosaucu, vai meklējiet savus citus, kas jums uzrunā, kuri dalās arī ar bezmaksas materiālu un vāc mans Telegram. Tas viss ir bezmaksas. Man cilvēki bieži vien jautā, kāpēc tu sūti uz Telegram, tur laikam kaut kāda tur maksa ir. Nē, nav. Viss Telegrams ir bezmaksas. Jā, ja jūs gribat man samaksāt, jūs varat, es tur izlieku ik pa laikam, kā jūs varat man kaut ko samaksāt, ja ir vēlēšanās. Taču tas viss, ko es daru Telegramā, ir bezmaksas. Tas, ko es daru semināru. Tas ir latviešu valodā, jo ne visi grib citās valodās meklēt informāciju. Viņiem ir komfortablāk savā dzimtajā valodā. Tieši tā. Un savukārt, ja mēs gribam padziļinātāk kaut ko studēt, arī man ir strukturēti semināri, kur jau ir mācību materiāliņš iekšā, kur būs summa samaksa par semināru. Kāpēc? Lai jūs labāk mācītos. Jo, ja cilvēks ir samaksājis, viņš labāk mācīsies. Viņš sapratīs, ka tur ir kaut kas ir jāpadara arī. Ja? Tas ne tikai es tā ausis pasildi, es paklausījos tādus padomus, paķēru no turienes un šurienes, un tad sēžu, Bāc, nestrādā. Nestrādā, tāpēc, ka sistēmiski ir jāmācās vai sistēmiski ir jābūt visu laiku tādā vidē apritē un tādā vaibā iekšā, kur par to daudz un bieži runā. Mans Telegrams ir tāda vieta, tā kā droši esiet te ar mani. Novirzījāmies no tēmas. Sūtīšu draudzenes, kas ik pa laikam, tiešām mums ir sarunas ar vecākiem, un mēs dalamies ar savām kaut kādām ar jautājumiem, ar izaicinājumiem ģimenes dzīvē, un tad, šis tiešām ir ļoti foršs resurs latviešu valodā, un vēl ir kaut kas par maksu, un kaut kas ir bez maksas, diezgan daudz arī. Jā, tā nav, tas nav var atrast atbildes. Jo ļoti bieži gribās dzirdēt cilvēkus, kuri ar to jau ir saskārušies. Nevis teoriju lasīt, bet praktiski. Un kas vēl te ir labi, ka tā ir kopiena, te neesmu es viena. Tur ir čata sadaļā daudz citi vecāki, kas padalās, man bija tā, man bija šā, un vēl savā starpā atrod kādu mierinājumu. Tas ir baigi svarīgi vecākiem. Jā, padalīties un saprast, ka tu tiešām neesi viens ar to problēmu. Jā, tā kā tā, droši esiet ar mani šeit un nāciet. Ja? Es atcerējos, es gribēju vēl vienu lietu iestarpināt, ļoti uzmanīgi tevi klausījos par to, ka vajadzētu nogriezt ceļojumus. Ja? Un šajā laikam gadījumā man ir bišķiņ cita pieredze, ļoti pozitīva pieredze, jo mēs esam ceļojošā ģimene. Varu bišķiņ pastāstīt par to, ka kontekstā par konfliktu risināšanu. Jā, Marika, mums svarīgāk par visu ir dzīvā saruna, nevis mans plāns, ko es esmu iecerējis. Mēs to visu dabūsim, pārpildīsim, viss kārtībā, tā kā droši novirzamies, un ja mēs kaut ko nepaspējam, tad es to vienmēr paturpinu. Es ļoti ātri pateikšu, ka mūsu gadījumā es pat iedrošināšu vecākus nebaidieties ceļot kopā. Tas ļoti bieži
atrisina konfliktus ar bērniem. Ja? Nav jāceļo uz otru pasaules malu obligāti, kaut gan tas arī ir forši. Ja? Jo ļoti daudzi mēs pieaugušie baidamies paši no gariem pārlidojumiem, no ceļojumiem, no runāšanas svešvalodās un visādas psiholoģiskās barjeras. Iestarpināšu Marikas ģimene bija Austrālijā, ja? jā, tas viens no pēdējiem tālākajiem ceļojumiem. Jā, un tad, kad jaunākajai meitai jautā, vai tev patika tas ceļojums, viņa saka, jā, un kas tev visvairāk patika šajā ceļojumā? Un zini, ko viņa atbildēja? Lidoju. Tas, ka mēs ilgi lidojām ar 3 lidmašīnām, jā? Tā kā bērni to uztver, mums nav no tā jābaidās, jā? Tas bija foršākais moments, ja, kas palika atmiņā. Tur ļoti daudz arī bērni, viņiem aug viņa pašapziņa, viņi daudz ko iemācās, apgūst, viņi redz dažādus cilvēkus, dažādās vidēs, adaptējās, mācās ātri. Un kas ir vislabākais? Es arī varu runāt par jebkuru braucienu ar laivām, palikšanu kempingā, iešanu kaut kādā pārgājienā, ar ugunskura kurināšanu un palikšanu teltīs, makšķerēšanu, ja, un tā tālāk, kas kuram labāk patīk. Un šajos tas ir mūsu laikam galvenais noslēpums, ja, laimīgo attiecību, ja, konfliktu risināšanas noslēpums, ja tādi saliedēšanas braucieni pamainīt vidi. Un tad, kad mēs izraujamies ārā no savām mājām, pamainam vidi, tad mums kaut kāds loks paiet, noiet, ja? Kaut kāds spiediens pazūd, ja? Un mēs sākam, mums varbūt kāda cita tur subpersona ieslēdzās, ja? Vai kaut kas mums savādāk iedarbojās. Un arī tie bērni, viņi parasti ļoti bieži ģimenē jau gadu laikā sāk ieņemt savu kaut kādu lomu, ja, diemžēl tas var būt tāds sāpīgais moments. Viens bērns ir upura lomā, ja, un tad tas pāriet arī uz pieaugušo dzīvi. Viens ir glābē lomā, ja. Tas vecākais, bet dažreiz ir tas, kas tur auklē jaunākos un uzņemās to vecāku atbildību, kas arī nav pareizi. Viens ir jokdaris, tad bija, man liekas, ka arī norādīts visas tās lomas, jā, 5 viņas ir. Mūžīgais bērns, mūžīgais vecāks, tur jokdaris un tā tālāk. Bet tad cietēs, kad mēs izbraucam ārā, pamainam vidi, tad tie bērni arī savā starpā viens uz otru sāk skatīties savādāk. Un tas, kas bija mūžīgi apvainojies un mūžīgi greizsirdīgs uz to jaunāko bērnu, viņš pēkšņi iejūtās tādā līdera lomā. Ja? Viņš iemāca, iedvesmo to jaunāko bērnu. Ja? Un arī tas, un tad kāds bērns sāk skatīties uz siblingu nevis kā uz savu konkurentu, bet kā uz savu paraugu, ja? Role modeli, ja? Un tā tālāk. Un tā ir tāda vide, iespēja ceļojumi ir ļoti liels veids pamainīt savas lomas un iejusties citās lomās, daudz pozitīvākās. Jā, tas, ko tu saki par lomām, tur bija, to es arī pēc tam iemetīšu čatiņā, kā sagatavotu materiālu, vai nu kurš gribēs var pie manis pajautāt, jā, tad es atsūtīšu lomas, paklausīgais, vai trakulis, vai upuris tevis pieminētais, vai priekšnieks, vai jokdaris, jā, tad mums katram tiešām ir kaut kāda, mūsu īpašību kopums tiešām mūsu uzliek kaut kādu lomu. Un gan bērniem, gan pieaugušajiem. Ir taču, kurš vecāks tev ir laipnāks, kurš ir stingrāks un tam līdzīgi. Tāpēc tas ir tas, par ko Marika runāja, un ar to es padalīšos, ja kāda būs interese sīkāk uzzināt. Lūk, jā, par ceļošanu es piebildīšu, ka noteikti ceļojumi ir tas, kas bērniem palīdz augt. Viņi atbrauc no ceļojuma, un viņi ir paaugušies galvas tiesu, viņi ir attīstījušies straujāk nekā tajā nedēļā būtu mājās bijuši. Ja? Tad tas arī noteikti ir kā tāds izaugsmes lēciens attīstībā. Nu, ko, jā, mēs izrunājām, drusciņi rezumējot, ko mēs jau izrunājām. Mēs izrunājām, kas ir konflikti
normatīvie un kas ir hroniskie konflikti, kas jau tā kā ir labi un kas nav labi tajās attiecībās starp siblingiem, kur jau ir jāsāk pievērst uzmanību. Mēs noskaidrojām, kā vecuma starpība, kā dzimums, kā temperaments ietekmē attiecības starp brāļiem māsām, kā attīstības posmi un normatīvās vecuma posmu krīzes ietekmē attiecības. Un vēl es gribētu runāt par to, kā ģimenes ikdienas organizācija, ko mēs jau daļai par ceļojumiem runājot pieminējām, ietekmē attiecības, kā greizsirdība un konkurence ietekmē šīs te attiecības, kā mammas emocionālais stāvoklis nosaka to mikroklimatu un kāda vispār ir vecāku loma. Tātad mēs vēl šīm 4 lietiņām nedaudz pieskarsimies, un tad jau iesim tālāk pie vēstulītēm, ko es saņēmu. To droši vien visvairāk gaida klausītāji. Jā. Atbildes uz saviem jautājumiem. Jā, lūk, ģimenes ikdienu mēs īstenībā tā kā izrunājām par ceļojumiem, bet kas ir tā ikdiena, kas ir mūsu menedžments un visas šīs te deliģēšanas lietas mājās, kā tas funkcionē. Un te pirmais, kas man uzreiz nāk prātā, ir lūk šī te darbu sadalīšana, ko mēs pēdējā laikā praktizējam, kā es nosaucu sarakstu, kas būtu šovakar jāizdara, tur, piemēram, jāizņem tīrie trauki, jāsaloka dvieļi, jāizsūc kāpnes ar putekļu sūcēju. Un tad mani 3 tie lielākie bērni, viņi sadala savā starpā, ko kurš tagad no tā visa izvēlēsies. Un patiesībā līdz šim mēs tur konfliktus neesam sastapuši. Taču kā ir citiem, kā ir jums? Mums ir tāda šajā ziņā patriarchālas attiecības ģimenē. Mums ir tētis šobrīd galvenais, vienīgais maizes pelnītājs. Viņš ļoti daudz strādā, lai uzturētu lielu ģimeni. Un es vairāk atbildu par visiem saimniecības jautājumiem. Un gan vīriešu darbiem, gan sieviešu darbiem. Ja tētis ir darbā un viņš nespēja kaut kādas saimniecības lietas darīt, vīriešu darbus, tad man ir jādeliģē kādam pieaugušiem cilvēkam, vai arī bērnam. Un par šo es aizdomājos arvien vairāk un vairāk. Jā, nevaru būt tāds super piemērs. Es domāju, ka tu esi daudz labāks piemērs šajā gadījumā, jo jums ir tiešām izstrādātā sistēma, ko kam deliģēt. Mums laikam ir tā vairāk, varbūt tādā pašplūsmā mums arī liberālā formātas, jā, pēc noskaņojuma, jā, tādi mēs mākslinieciski esam nedaudz visi. Lūk, bet tā ir ļoti laba lieta, es to gribu iemācīties ļoti pati. Tas mazinās manu stresu, tas viennozīmīgi dos arī jaunas iemaņas bērniem un uzlabos attiecības ģimenē un tā tālāk. Bet tas mūsu galvenais pēdējais sasniegums bija tas, ka es palūdzu vidējam bērnam, lai viņš palīdz iekārtot tādu 100 metrus garo puķu dobi mūsu dārzā. Kaut gan viņam dārza darbi nebūtu nav tuvi, bet mēs arī uzaicinājām viņa draugu līdzi. Jā, tas arī bija kā motivējošais faktors. Bet tur arī vajadzēja papildu spēkus. Un viņi strādāja pie tā. Esmu ļoti apmierināta ar rezultātu. Tā kā deliģēt mums visiem ir jāmācās, dažreiz nav laika par to domāt, nopietnāk pieķerties. Un, Guna, lūdzu, ja tev ir gatavi padomi, kā jūs sadalat pienākumus ģimenē, tad atsūt lūdzu to sarakstu, es pati labprāt izlasīšu. Nē, mēs arī esam gana haotiski. Es nedomāju, ka mums būs lielāka kārtība kā jums, taču jā, tas, ko es pēdējā laikā lietoju, tas ir, es vienkārši skatos apkārt, es uzskaitu, kas man te tagad būtu jādara, es saprotu, ka manas 2 rokas visbiežāk ir aizņemtas, un tāpēc man vajag tās pārējās rociņas, kas ir, un es tā arī saku, mani mīļie bērni, jums ir tik fantastiskas, labi attīstītas rociņas, kuras lūk darīs to, kuras to, un tad es noskaitu vienkārši sarakstu, kas man te ir, bet, dažreiz viņi meklē pretenzijas viens pie otra. Es kārtoju, un
māsa nē, vai otrādi, ja? Lūk, un tad es arī tur esmu advokāts klāt, un es saku, ka jā, bet toreiz savukārt tu nekārtoji, viņa kārtoja. Ja? Nu, tur ir cik garš, tik plats, un tad es norādu uz dažām lietiņām un visu. Nu, tas jautājums tā kā ir ciet. Jā, bet nu šeit, un tas rada zināmā mērā arī greizsirdību, kas ir nākošais punkts, jā, greizsirdība, konkurence, jebšu arī emocionālais intelekts, kas ļauj vienam bērnam saprast otru savu brāli vai māsu, un cik lielā mērā viņi katrs ir spējīgi saprast viens otru. Nu, kā ir ar greizsirdību jūsu ģimenē? Vai tas ir izteikts, vai tieši varbūt greizsirdība kā vecāku adresē vērsta par uzmanību no vecākiem? Jā, nu, divas lietas, par ko bērni ir greizsirdīgi. Uzmanības trūkums, varbūt nepietiekama uzmanība un nepietiekama mīlestība. Ja? Ir dzirdēta tāda frāze, nu, ļoti reti, bet ir dzirdēta. Mēs taču bijām tik laimīgi, bet tad, kad piedzima jā. Un viss ir mainījies, jā. Jā, sāpīgi to dzirdēt, bet cik sāpīgi ir bērnam to just, jā, tajā brīdī, kad viņš to saka. Un tad es atcerējos to šokējošo frāzi, kad es biju otra bērna gaidībās, un es aizgāju uz Diānas Zandes lekciju. Nu, Lāsmiņa no limuzīna, jā. Filmas. Viņa vadīja lekciju, viņa ļoti daudz bērnu, arī daudz bērnu māmiņa. Un kā man patika, man palika atmiņā tā frāze, ka, nu, es nekad nebūtu iedomājusies, kad piedzimst bērniņš, un vecāki viņu iepazīstina ar saviem vecākiem bērniem, parāda, un, nu, tas ir, kā viņa saka, apmēram līdzīgi, kā sieva atver durvis, ierauga savu vīru, kam pie rokas cita sieviete. Un viņš saka, nu, sieva, čau, iepazīsties, šī ir. Viņa tagad dzīvos kopā ar mums. Jā? Tev viņa ir jāpieņem. Es tā izdomāju, ka viņa dzīvos kopā ar mums. Nu, kā jūtās tā sieviete. Un vēl viņa gulēs ar mani, jo viņai naktī ir bail vienai, ja? Jā, un es tagad tev veltīšu daudz mazāk laika, ja, jo viņai vajag vairāk uzmanības. Viņa nesās tavas drēbes, ja, kuras tev vairs nedara, jo tu esi resna palikusi. Nu, vārds... Jā, crazy. Tev atņems visu, tev vienkārši vienā brīdī bija visu uzmanību, visu pasaules mīlestību, visu pasaules uzmanību, visas mantas, un tagad tev ir jādod kādam cita traki. Jā, un mums ir jāpalīdz tam bērnam, jā, lai viņš tā pēc iespējas mazāk justos. Un, piemēram, mūsu gadījumā, nu, man liekas, ka tā pati laika menedžmenta tēma, jā, kā sadalīt laiku, lai katram bērnam sniegtu to nedalīto uzmanību, kur ir viņš un vecāki, vai vismaz viņš un tikai mamma, viņš un tikai tētis, vai ideāli viņš un mamma ar tēti. Un, piemēram, es gribētu, man ir vasarā ieplānots arī sarunāt ar auklīti, atstāt jaunāko bērnu un kopā ar vidējo es un vīrs, lai mēs trietā vienkārši aizējam uz kino, paņemam popkornu un trietā, kā vecajos labajos laikos, noskatāmies filmu. Nu jā, tad mums ir jāspēj nodrošināt šim te vecākajam bērnam tāds saudzīgāks režīms un attieksme. Tā ir vispār pirmā lieta, ko es saku tēmā par siblingiem, ko es šodien gan atstāju beigām. Pirmais un galvenais padoms – saudzēt vecāko bērnu. Saudzēt vecāko bērnu. Viņam tā ir traģēdija iekšējā, viņam tā ir pielīdzināma to cilvēka zaudēšanai, tā sēru sajūta iekšējā. Un par šo es šobrīd vairs neturpināšu, bet pēc tam atsūtīšu 10 minūtes garu audio ierakstu, kur es izstāstu visus tos padomus, kurus esmu iekļāvusi savā seminārā par bērnu audzināšanas ABC, un tieši siblingu sadaļu, ja, lai tas būtu jums paliek kā atsevišķs audio. Lūk, labi, nu ko, un
Tad mums ir mammas emocionālais stāvoklis, un kā ģimenes mikroklimats ir atkarīgs no šī punkta. Kā tu jūties šodien no 0 līdz 10? Man patīk vienmēr jautāt, kā tu jūties? Nu, ja tev ir jāizvērtē, 10 ir maksimums, 0 zemākais punkts. Nu, es jūtos brīnišķīgi 10. Es jūtos, paldies, ka tu pajautāji, bet tiešām pateicoties, jā, arī šī te tiešraide un saruna ar tevi un mūsu brauciens uz Ventspili, ģimenes brauciens šobrīd pilsētas svētki te sākas pie draugiem. Mēs esam, tā kā es jūtos brīnišķīgi. Saulīta, vasara, nu, viss ir ideāli. Jā, bet nevienmēr tāda pašsajūta, protams, kas arī ir norma. Jā, ka mums mainās, ir arī grūtāki posmi, ir pavisam smagi posmi, gan fiziski, gan emocionāli. Jā, un man nezinu, kāpēc ienāca prātā tā filma, varbūt tu vai skatītāji redzējuši Taulija ar ļoti slavenu aktrisi, atcerēšos vārdu, Šarlīze Terone galvenā lomā par mammu, kas bija izdegusi. Piefiksējam ģimenes kino vakarī. Jā, tā kā patiesībā tādos gadījumos, tad, kad tu jūties tuvu izdegšanai, vai tev nolaižās rokas, vērtīgi ir noskatīties labu filmu. Jā. Nu, šī tāda varbūt smagāka filma, tad es tev arī atzīmēju. Tas arī ļoti labs palīgs, jā, kā var paskatīties uz savu situāciju no malas, jā, un varbūt arī rast kādu risinājumu. Vai arī komēdijas, jā, es jau padalījos, nu, ja kādam patīk amerikāņu komēdijas, nu, tādas varbūt nedaudz melnā komēdija, bet tik jautra un smieklīga. Vacation 2015. gads, var noskatīties, nu, varbūt bez bērniem, bet divatā ar partneri, ja? Par diviem vecākiem, kas bija ļoti, ļoti centīgi. Viņi ļoti, ļoti centās, ieplānoja tādu ideālu ceļojumu, ģimenes braucienu, un tas beigās izvērtās par katastrofu. Ja? Un tad, kad tu skaties, tad tu saproti, jā, viņiem arī tā gadās. Jā, un trešā filmā arī ar super slavenu aktrisi Saru Džesiku Parkeri, I don't know how she does it. I don't know how she does it. Nu, par to mammu žonglētāju mūžīgo, ja, kas mēģina, viņa vēl arī karjeru paralēli būvē, ja, gan darbā, gan mājās mēģināja divas lomas pildīt. Par to, ka viņa tur putra matos bija ieķērusies darba intervijā vai lietišķajās pārunās. Un tā tālāk. Tā kā arī dažreiz ir vērts pasmieties un uz to izdegšanas tēmu paskatīties no malas, bet mans galvenais padoms ir meklēt palīdzību. Meklēt palīdzību. Nebaidīties deleģēt savus pienākumus. Piezvanīt omītei, piezvanīt draudzenei, parunāt ar vīru, izrunāt nopietni, cik tev ir grūti šajā dzīves posmā un cik tu sagaidi no viņa atbalstu un tā tālāk. Jo bieži vien mēs vienas nevaram tikt galā, kad dažreiz tā spriedze ir pār. Un kas notiek? Es tagad atkal gribu jūs pamatīgi nobiedēt. Ja mammas emocionālais stāvoklis nav kārtībā, slikti ir visai ģimenei. Viens sērkots, viņš deg, nodedzina visu. Ja mamma nav kārtībā, mamma nevar būt klātesoša bērnu konflikta brīžos, mamma nespēja komunicēt, palīdzēt bērniem komunicēt. Viņa kļūst par vēl vienu bērnu, kas tur tikai kliedz līdzi, kas padara situāciju vēl sliktāku. Tas pats ir arī ar tēviem. Ja? Vecāki, vispār vecāku emocionālais stāvoklis nosaka ļoti daudz, un galvenokārt tas nosaka mūsu spējas palīdzēt bērniem saprasties, tātad veidot viņiem attiecības, palīdzēt viņiem tās veidot. Un te mēs arī nonākam pie paša galvenā, pie vecāku lomas. Un, ziniet, es pateikšu kaut ko drausmīgu, bet tur ir arī labā ziņa klāt, bet vispirms to slikto. Jūs esat pilnībā katrs vecāks atbildīgi par savu bērnu attiecībām. Par divu
siblingu attiecībām pilnu atbildību nes tikai vecāki, jo viņi nevar piedzimt jau prāzdami. Un vecāki ir pilnībā atbildīgi par visu, kas notiek starp bērniem. Tā ir, jā, es zinu, ka es tagad varbūt daudzus sāpinu. Ja jūs paklausīsieties vēl, neizslēgsiet vēl vienu minūti ārā, tad es nonākšu līdz arī labajai ziņai. Taču iedomājieties situāciju. Jūs radat cilvēkus. Tas ir jūsu lēmums. Tā ir jūsu māja. Tas ir jūsu kuģis. Tur jūs esat kapteinis. Tur ir jūsu noteikumi. Tas tehniski nekā nav iespējams, ka maziņš cilvēciņš, kuram ir pavisam maz gadiņi, ir atbildīgs par kaut ko no tā, ko mēs šodien runājam. Tātad, tas liek justies vecākiem sliktiem vecākiem, ja viņu bērni savā starpā ķildojās tā, ka tiešām dara kaunu. Un te es gribu teikt gan jā, gan nē. Jā, tā ir jūsu atbildība, bet slikti vecāki mēs neesam neviens. Slikts vecāks, tā definīcija man nepatīk. Es drīzāk lietotu vecāks, kurš vēl nav atradis veidu, kā viņš var menedžēt savu dzīvi un savas ģimenes dzīvi. Kas vēl nav pamācījies. Vecāks, kas varbūt iet pa savu iepriekšējo paudžu sliedēm un neredz no tā izeju. Ja? Bet ne slikts vecāks, jo katrs vecāks dara savu maksimumu. Un tagad labā ziņa. Ja reiz tā ir tikai vecāku atbildība, tad arī tieši jūs esat tie cilvēki, kas to visu var izmainīt. Vienkārši visu izmainīt. Jums nav jāgaida uz tantēm, onkuļiem, bērnu savstarpējām pašu attiecībām, bet tieši jūs, ja jūs uzņematies savu atbildību, jūs arī esat tie, kas to var izmainīt. Un jums tas ir jādara. Un kur to spēku ņemt un kur tās zināšanas smelties, mēs šodien ar Mariku stāstam, rādam un turpināsim dalīties arī tālāk un atbildēt arī uz jautājumiem, kas radīsies. Un es ātri iestrpināšu. Ja? Vienkārši kā apstiprinājums šai diezgan tādai skarbai domai, ja? Bet ļoti precīzi un patiesai. Tad, kad bērnam ir kaut kāds sarežģījumi, ja, un vecāki sāks griezties, piemēram, pie psihologa, ja, tad tie labākie psihologi, protams, katrs no konteksta, viņi bieži vien strādā tikai ar mammu. Ja? Jā. Viņi pat nestiek to bērnu, ja? Viņi caur mammu risina. Jā, jo bērni, ja kaut kas mani var nokaitināt, tad iesakiet lūdzu, šodien pat izlasīju, iesakiet lūdzu nomierinošu līdzekli bērniem. Jūs ko? Mierinieties paši un ar bērnu viss notiks. Ja? Tā kā, vai iesakiet psihologu, lai viņš parunā, jo mani neklausa. Lai pasaka cilvēks no malas. Bet ja, un tas ir drausmīgi. No tā izriet tā doma, ja mēs gribam laimīgus bērnus, tad mums pašiem ir jābūt laimīgiem. Jā, tā ka, un vēl par vecāku lomu pašu pēdējo lietu, ko es gribu piebilst. Ja man izdosies noformulēt skaidri, tātad, iedomājieties, mēs nākam iekšā kaut kādā sarunā. Mēs ar Mariku sanācām šodien kopā, lai parunātu. Kurā brīdī sāk veidoties saruna? Vai tajā brīdī, kad mēs jau veram muti un sakām kaut ko, vai saruna veidojās, kad mēs atrodam kaut kādu saskares punktu vai konflikta momentu, vai tomēr saruna veidojās krietni pirms tām, kad es noskaņoju sevi, savu lomu ieņemu, savu pozīciju, kad es sagatavoju savu vaibu, jau atmosfēru, ar kādu es ienāku vēl pirms tām. Mana pozīcija, no kuras es kaut ko vispār mēģinu runāt, rodās tur stipri pirms. Un tāpat arī vecāku loma attiecībās ar bērniem, tai ir jābūt stipri agri pirms tam sagatavotai. Kad mēs nākam pie bērna ar teikumu kaut kādu, ko mēs vēlamies, lai viņš sadzird, mums ir jābūt atbalstam, no kurienes mēs to teiksim. Un tieši tik arī tas cilvēks otrs mūs pareizi sapratīs un sadzirdēs, cik ļoti mēs stipri stāvēsim savā pārliecībā.
Tā ka vecāki stipriniet savu lomu. Par vecāku lomu atkal mēs daudz runājam. Citās platformās daudz runājam, arī citā seminārā, citā tēmā, kur es par to stāstu, kādam ir jābūt vecākam. Vai ne? Jā. Un zini ko? Es nezinu, vai mums te būs daudz ko komentēt, bet es gribu, droši vien drīzāk padalīties ar šiem te stāstiem, kas mums ienāca, burtiski dažiem stāstiem, un nesaucot vārdos. Interesanti. Jā.
uzaicināji mani. Man bija prieks, ļoti aktuāla tēma, ļoti svarīga, bet tiešām mīlestība ir pats svarīgākais. Būs mīlestība, ar visu tiksim galā. Meklēsim atbildes, meklēsim risinājumus un mīlēsim savu ģimeni un sevi. Āmen. Un viss pēc tam saziņā, komentāros atsūtīšu, komunicēsim tālāk un tiekamies tepat, nekur nepazūdam, manā telegramā esam. Paldies! Liels līdz nākamajai piekdienai droši vien. Jā.